Tieši tā, Manheimā viss mierīgi. Latvijas fanu pūles vēl skaitām 10. Hokeja izlase vēl tikai gatavojas cīņām, bet vācieši vairāk fano par savu alu, kā hokejistu uzvaru par amerikāņiem, bet par visu pēc kārtas. Manheimā Latvijas izlases fani vēl nav ieradušies. Maza daļa piekdien lidoja ar Ryanair reisu uz Frankfurti. Pirms lidojuma bija iesildīšanās fāze. Starp lidmašīnu un autobusu skanēja dziesmas, bet Manheimā gāja, kā jau faniem iet izbraukt turēs, un to mēs labāk nerādīsim. Atgriežoties pie būtiskā, Latvijas hokeja izlase šovakar Manheimā aizdīs pirmo spēli pasaules čempionātā, bet Vācijā mūsēji ieradās jau ceturtdien. Vakarā uzreiz aiz 2 vieglu treniņu. Nekādus pārsteigumus Manheima nav sagādājusi, lai stāsta treneris Harijs Vidovičs. Teiksim labi, ģērbtuvs ir labāks nekā pagājušajā gadā bija Šveicē. Ledus kvalitāte. It kā ļoti ātrs ledus ir, jā, apgaismojums labs, visai plats laukums, platāks nekā bija bērniem, man liekas. Treniņa laikā, varbūt tās otrā treniņa pusē jau tas ledus paliek jau tāds, teiksim, mazliet lūst ledus ārā, bet, nevar sūdzēties, jā, un viesnīca kā viesnīca ir. Pagaidām mēs vienu dienu esam tikai nodzīvojuši, grūti kaut ko spriest. 45 minūtes uz apārējās ledus mūsēji pavadīja piekdienu, un atmosfēra laukumā bija itin nopietna. Pat izlases treneris Vidovičs neslēpj, ka komanda nedaudz nervozē. Bet redzams, ka mazliet nervozitāte ir tāda iestājusies, jo pirms katra turnīra ir, ka tu vēl nezini, kas, un ceļš tas, ka pirmā spēle ir pret Šveici, ļoti svarīga spēle, ja nav tā kā visus gadus mēs iesākam pret kādu spēcīgu komandu, kur it kā mēs neesam favorīti, mēs esam aiz viņiem, un neviens netic to, ka mēs varam vinnēt, tad tu ej uz to spēli, vienkārši ieiet ritmā, lai pēc tam uz beigām paņemtu savus punktus. Tagad ir no pirmās spēles jāņem punkti, ja? Šī situācija mazliet savādāk priekš mums, un tāpēc varbūt jūtās maz nervozitāte. Bet, es domāju, katrs ir gatavs, viss ir veseli un gatavi doties cīņā. Drošības labad treneriem pajautājām arī par sastāvu. Vai viss veseli? Un kas notiekās ar mūsu amerikāņiem? Jā, visi tie, kas atbraukšu, visi ir gatavi, un tā kā gatavojamies rītdienai. Kādas ziņas ir sakarā Oskaru Bārtulu? Bija runas par savainojumu. Oļegs neraksta, kā viņam zvanījis, kāda ir šobrīd status? Viņam vēl jāspēlē, jā, viņam vēl viena spēle, jā, un tā kā redzēsim, kā viss tas beigsies, un tāpēc mēs lemsim. Redzēsim, kā vispār, cik ātri viss tas ir izdarāms, un uz pirmo pusi visreālāk tāpat uz Šveici netiek. Pagaidām mums interesē tikai Šveices spēle. Tāpēc skatīsimies, kā noritēs viņam tur aiz okeānu, un, protams, viņi ir tas pats kuldi, viņi ir gaidīti, jā, un viss būs atkarīgs, kā tur viss norisināsies. Maiņām spēlēs arī jaunais Andris Džeriņš. Vai viņš ir gatavs? Tā kā es saku, treniņā grūti pateikt. Jā. Pēdējās spēles parādīja, ka viņš visai pārliecinoši darbojās un maiņa labi harmonēja kopā. Jā. Šitas ir mazliet savādākas spēles, būs savādāk atbildība, bet katra kļūda var maksāt dārgi. Bet tāda ir izvēle, viņam dot ir iespēja sev parādīt, ka viņš kaut ko var, ka viņa kvalitāte atbilst tam. Tā kā viss jau būs no viņa atkarīgs. Visbeidzot, Šveices izlasē izmaiņas ir lielākas kā mūsējā. Ko mēs zinām par viņiem? Kā tev teikt, nekas jau nemainās. Jā, no gadu uz gadu nav jau tā, ka pēkšņi tu kaut ko jau... Sastāvs tas, bet tā intensitāte, ko viņi spēlē, ko viņš šodien trenējās, jā, tas ir kanādiešu stils, jā, viss pēc iespējas vienkāršāk, pēc iespējas ātrāk uzsēsties, skriet atpakaļ, un Šveicies fiziski vienmēr bijusi viena no stiprākām komandām pasaules čempionātos, kas fiziski skrien. Ja mēs atceramies pagājušos gadus, viņi visur pārmētāja pat pret tiem pašiem kanādiešiem vai amerikāņiem, kur viņi spēlēja. Institīvas ziņā vienmēr viņi bija labāki. Ja. Tas, ka viņi nemāk izmantot savus momentus, cerēsim, ka arī pret mums viņi neizmantos savus momentus, un mums atkal, mūsu individuāla spēlētāja kvalitāte varbūt kaut kur ir augstāka nekā viņiem. Ja. Tā kā viss būs uz to, cik mēs labi nospēsim kompakti, disciplinēti. Aizsardzībā bez noraidījumiem, jo zonas ir ļoti lielas, noraidījumi par dārgi maksāt. Tā kā, un izmantot savus momentus. Dažiem ar 45 minūšu treniņu nebija gana. Vieni pēc nodarbības devās vieglā skrējienā, bet tā rezerves vārdsargi vēl noraudzījās Zviedrijas izlases treniņu.
SAP arēnā gaiteņi piekdiena vēl bija tumši. Vai tos sestdien piepildīs Latvijas un Vācijas fani? To mēs uzzināsim. Bet lūk, kā vācieši skatījās piekdienas maču pret amerikāņiem. Šādi vācieši Manheimā atzīmē savas komandas pirmo golu pret amerikāņiem. Tāda noskaņu arēnā mēs negribam. Latvieši, brauciet šurp uz Manheimu!